Dāmas un kungi, traģēdija Imantā pirms dažām dienām, kur divas meitenītes vilcienu nokļuva. Nu, un te kas te nāk gaismā? Izrādās Sea Ride īpašnieks Edgars Jākopsons ir jaunās vienotības biedrs un ne tikai, un ir ievēlēts Mārupes domē kā deputāts. Un tagad, kā runā, tur speciāli viņam paplašinās, izveidos vēl vienu vicemēru vietu, lai viņš var būt par Mārupes vicemēru. Tātad viņam pieder viņš tur izpildirektors arī, šī Sea Ride, kurā varēja jebkurš bērns, kaut vai 8-gadīgs, 11-gadīgs, vienalga bērns reģistrēties, ieklikšķināt, ka viņam ir 18 gadi, nu tātad neviens nepārbaudīja, ir vai nav, un mierīgi kāpt virsū un braukt, iedomājieties, bez nekādām ceļu satiksmes zināšanām. Cilvēks, kas būtu gājis autoskolā, pabeidzis, nebrauktu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei šādā te veidā, kā šīs te meitenes. Turklāt vēl pielikti butaforiski pedāļi tur tiem skūteriem ir, lai izskatās, lai kvalificējās, ka tas esot divritenis. Kur šādā leņķī nemaz nevarētu pamīties ar tiem pedāļiem, tagad jūs saprotat, pa ko iet runa. Lai varētu apiet visus regulējumus un nebūtu nekas vajadzīgs, tad iedomājieties, mākslīgi pielikti kaut kādi pedāļi šim te sarkanajam, kas tas tā kā mopēds ir, daudz drīzāk kā mociklets, ne jau divritenis, lai varētu kvalificēties, lai apiet visus šādi te, un ne jau vienkārši tāpat no malas, te kurš katrs nevar tikt iekšā Rīgā, visā Rīgas teritorijā dabūt tirgu, lai šādi te varētu šādiem te skūteriem operēt un turklāt tirgot šo te pakalpojumu, kā sanāk maziem bērniem, kur bez nekādām iemaņām, bez nekādām teorētiskām zināšanām, pat pa ceļu satiksmes noteikumiem, lielākā daļa mierīgi var kāpt virsū, kā tikai kredītkarti kādu piesaistīti, tur es nezinu, vienalga māmas, tēta vai kāda drauga vecāka, un viss, un mierīgi, un nesāties pa ielām varu, gan pa ielām, gan pa trotuāriem, pa visurien varu, un te mēs redzējām, tagad traģēdija, divas meitenītes ir gājušas, diemžēl, bojā, un šo te visu, mierīgi, jaunā vienotība, lūdzu jums, šāds te cilvēks ir pastoties šo te Sea Ride, Mārupē reģistrēt, droši vien pie viņa mājās tas viss ir vēl. Šādi te mierīgi. Iedomājieties, te taču varēja to visu normāli atregulēt tā, ka tur var, es nezinu, kaut kādā ID dokumentiem vai kā tur noskanēt vai reģistrēties var. Nē, šeit ir kā ātrāk, kā lētāk, kā vieglāk, ātrāk peļņu gūt, un viss, man tā izskatās no malas, manuprāt, iespējams. Tā kā šāds te Edgars Jākopsons, Mārupes domes deputāts, kurš tagad grib kļūt par Mārupes vicemēru, alga tur ir lielāka uzreiz tātad, Mārupē vēl jums ieviesīs šos te Sea Ride sarkanos mopēdus, sīkie, lai bērni mierīgi var tik kāpt virsū un aiziet pa pilnām satiksmes ielām nesāties. Mani sauc Rudolfs Breimans, pievienojieties šim te profilam, mēs sekosim līdzi, kā tagad tas te risināsies Rīgā. Klembergs saka, ka vajag aizliegt, lai gan pats virza šo te zaļā kursa murgus, bet rekās sanāk partijas, koalīcijas partijas biedram tas viss pieder, tur jau arī ekonomiskās intereses. Tā kā sekosim līdzi.